22. gada optimālā līmeņa 12. klases valsts eksāmenis. Vektoru uzdevums. Dotas paralelogrammas A, B, C, D un vektori A, B un D ar vērsumiem. Kura no vienādībām ir patiesa? DA vai ir vienāds ar B? Nē, viņi ir pretēji vērsti. AD vai ir vienāds ar B? Izskatās ļoti labi. B gadījums laikam mums patiks. CA vai ir vienāds ar D? Ne, ar mīnus D. Un DC vai ir vienāds ar A? Ne, ar mīnus A. Nu, tad atzīmēsim, ka mums vislabāk patīkās šī te B atbildīt. Tagad ir vēl kāds jautājums. Atkal, kura no vienādībām ir pareiza, patiesa, ka vektors A plus vektors B sanāks vektors D? Nesanāks gan. Vektors A mīnus vektors B. Nu, tur tas, kas pazuda, nesanāks vektors D. Mīnus A pretēji vērsts plus vektors B tiešām sanāks vektors D. Mums patīk trešā atbilde. Un mīnus A mīnus B nekādīgi nesanāks vektors D. Trešā atbildīt. Izvēlamies trešo atbildi un apvelkam to kā pareizi. Paskatīsimies vēl kādu uzdevumu. Pārvietosimies uz priekšu pa uzdevumu lapu, un mums ir teikts, nosaki vektora B koordinātas, ja B ir. Un 2 punktu koordinātas mums ir dotas. Pārrakstīšu viņas. B 6, 2, C 8, 6. Un kā mēs rēķinām koordinātas, paskatīsimies formulu lapā. Kur mums šeit ir koordinātas vektoriem? Jāpārvietojas uz ģeometrijas lapu, un vektoram koordinātas mēs rēķinam lūk ar šo te formuliņu. Beigu koordināta mīnus sākuma koordināta. Pārrakstīsim mūsu formulu, ka formula lapā formula izskatās AB ir vienāds ar x2 mīnus x1, y2 mīnus y1. Un tad attiecīgi ar šo te tālāk mēs varam operēt. Tātad mūsu meklētais vektors B, īsnībā tas būs BC, lai mēs nesajauktu, ka B ir sākuma koordināta, C ir beigu koordināta. Un atņemam 8 mīnus 6. Beigu x koordināta mīnus sākuma x koordināta. Un 6 mīnus 2. Beigu y koordināta mīnus sākuma y koordināta. Skatāmies formulā. Un šī te 8 mīnus 6 ir 2. 6 mīnus 2 ir 4. Atbilde. Vektora B koordinātas ir 2 un 4. Un vēl viens īsais vektoru uzdevums. Dots vektors A. Vajadzētu uzzīmēt vektoru B. Bet pie nosacījuma, ka A un B nav vienādi, bet to moduļi, jeb garumi ir vienādi. Tas nozīmē, ka 5 rūtiņas garu vektoru B mēs varam uzzīmēt šādi. Ja kāds atcerās pēc Pitagora teorēmas 4 uz vienu pusi, 3 uz otru pusi, arī šāds būs 5 vienības garš vektors B. Jebkurš no šiem te der. Tikpat labi var 4 un 3. 5 vienības garš vektors B, bet garumi ir vienādi, bet vērsumi ir atšķirīgi.
Te jau ir varianti sazīmē. Paldies par uzmanību!